Kā viens dūts. Varbūt Latvijā zelts atrodams. Kā viņš zaigo. Kaut kas tur ir iekšā. Tai varbūt tas zelts bija. Ir labs, bet dzert man nav duši. No sveiki visiem. Te tāds izcertums plašs. Parunāju ar zemes īpašnieku. Kaut kādi te akmeņi esot, vēl kaut kas. Te visur aizaudzis, ja, pļavas paukušas. Diži nav nekas tur. Kur es zinu tajās pļavās. Vai vienkārši nezinu, kur ir. Te kaut kādi pamati. Iekšienē ieiet, tur ir tas pamats, kur bija tie lati. Nezinu kā. Varbūt aiziešu vispirms uz to pamatu. Pašurfēs drusku kaut ko. Vēl jau gan jau ir tie lati tur. Tikai kā man veiksies. Tās tas skats ir. Čaus vāc zars, tos parunāja viņu, kur auto nolikt. Viņš saka, tur normāli. Ja tā kravu liela, tad pa visu ceļu bija jābrauc viņam. Labi. Nav ko te vairāk mūdēties. Pirmā monēta kaut kur bija šitā. Padomu 10 kapeiku laikam. Jā, 88. gads. Jau bauda drusku. Skanēja kā cara kapeika. Kas tā ir? Jā. Tas ir 1820. 2 kapeika. Par kāpostu to sauc. Tāds ir sadīvs. Neko darīt, tēt jau pa katru monētu jāpriecājās. Kā viens dūts. Varbūt Latvijā zelts atrodams. Kā viņš zaigo. Kaut kas tur ir iekšā. Nezinu. Tāda spoža nebija atradis. Tas akmens. Tādos brikšņos es iegājis. Tas strautiņš. Jāapsās, kur mazliet dziļāks. Vismaz muti noskot karstriktīgi. Gavīgi, teiksim, kreklā neuzstaigāt. Te jau pīlis ar šitiem kukaiņiem. Redz, ko izraka. Es viņu sabojājis. Nezinu, cik vecs. Mašīnas spoguls. Labi. Melno sava parakta. Mazums, kas te nosviest gravā. Tas te ir. Tai varbūt tas zelts bija. Ir labs, bet dzert man nav duši. Tur augšā tik dāri var iet. Sviedrs mazliet noslaucīja. Atcer, kaut ko te vēl var atrast. Varbūt. Tajā lielajā tur karš bija bijis. Tur padomu tās
Es nevaru atšķirt, tur vācu patrons viens ir līdzīgs tām pie šarikiem. Bet bija iltā čaula, tad kaut kādas trubiņas. Tā mašīna varbūt spūs no kara laiks. Mājās apstīšos. No šits padomāju, man liekas, ka no mašīnas atslēga. Kas tev ir? Nekā te nav saprast. Pazīstami. Kaut kur esmu redzējis. Kaut kāda vāģa ir. Gazika kaut kādā. Tiem bija rakstīts gaza. Šī te nav uzrakstīts. Nu, labi. Starp mēslu čupai vēl viena monēta. 5 centīmi. Šī savu nodot. Es kaut kādus otro 10 gadu nodot tādu buņšu piekrājas ar viņiem. Nekādīgi nav nodot. Nu, labi. Karstums nežēvīgs. Viss tur zelta, tāds viens pleķis, kur nav. Tāda kaut visāds sūti jāroka. Tāds placis. Pa vīdi kaut kas. Nav kaut kāds roktrīts. Redzams, ka pirksts šķērs varbūt tās bijušas. Nē, te ir skrūve. Kaut kas ir. Te pirksts līk un tīv. Kaut ko darīja. Tīši daudz nav signāli, kaut kas staigājis, jau pēdiņas redzams. Nu, vienmēr jau kaut kas paliek. Nu, pēc kā. Virspusē monēta 39. gads. Tā tad ir. Nu, izstās, ka vēl viena monētiņa. Kas tāds ir? Santīms izstās. Jā, tas 1 santīms. Nu, no jaunajiem. 37. laikam. 7. redzē. Nav kaut kas nevērtīgs, absolūti pēc skaņas. Poga. Nu jā, domāju, vai nu poga, vai nu tas ciņks lācā. Nav poga. Nav, nokrit atpakaļ. Saktiņi. Te ir cītīgi nostaigājis kaut kas. Riktīgi cītīgi redzams. Visur pēdas priekšā. Nu, kāda šogad. Pirms lietus, kā agrāk teica. Nu, nekas. Tagad tālāk no tās drupām tām tur staigāja. Kaut kas jau te ir. Nu, visās pēc cara kapeikas. Tāda. Cietus. Virspusē bijusi. Izmērs kā Nikolai pirmā 2 kapeikai. Vai šitā Aleksandra pirmā 2 kapeika. Nu, nezinu. Apsī to nomazgās mājās. Cer laika ir. Nav, mēģināsim pievilkt. Lai var redzēt tos punktus. Tagad saulīt uzspīdē. Es viņu filmēju arī lietainā laikā. Uz tiem mazajiem punktiņiem jāskatās, zeltaniem. Grūti pateikt, ko es te redzu vai nē. Un šeit viņi daudz ir. Un šeit. Jā, tie tā kā mazi zelta gabaliņi. Ir vēl tas muļķu zelts. Jā, tas ir tāds, kas atspīd kā zelts, bet īstenībā viņš nav zelts, jā. Baidos, ka man kamera nerāda labi. Jā, šeit tādi sīki tādi iekšā ir.
izlasīju visu par iespēju atrast Latvijā zeltu. Un tāda iespēja pastāv, bet kā pārbaudīt, vai tas zelts vai ne zelts? Zelts, kad ir akmenī, tu grozi kā gribi, ja, viņš visu laiku spīdēs vienādi. Tas metāliskais ir viņā. Tā ir tas muļķu zelts. Un tad tu viņu grozi, ja, un brīžiem viņš spīd, brīžiem nespīd. Un tas atrisinājums ir, ka šitas ir tas muļķu zelts. Man kamera neņem tik labi, ja uz telefonu es filmēju, bet tad man skaņa nav video. Pietiekoši labi. Ja. Paņemiet jebkuru mazo to gabaliņu, skaties, ja, kad saule nespīd virsū, viņš pārstāja spīdēt. Ja. Tātad tas ir. Tas nav zelts. Diemžēl nav šita zelts. Lai cik tas arī būtu. Kā saka. Nepatīkam atzīt, jā.